Labvakar, mīļie! Šovakar gribu parunāt par citām lietām, ne tikai par uzturu bagātinātājiem, jo mūsu kompānijā šobrīd līdz 15. Februārim rit laba akcija uz Brimani Care kosmētiku. Gribu pastāstīt, kas tas ir vairāk, lai jūs zinātu. Brimani Care kosmētika, tur šobrīd ir 3 krēmi, sejas maska un toniks. Un šo kosmētiku pēc Nature Sunshine kompānijas radītajām receptēm ražo Itālijas kompānijā Cosmint, kurā ražo arī tādu slavenu zīmolu kā L'Oreal, Estée Lauder, Shiseido un daudzu citu slavenu kompāniju kopjošo kosmētiku. Brimani Care līnija ir tāda inovatīva, seju atjaunojoša, profesionāla luksus klases kopjošā kosmētika, kas pielāgota lietošanai mājās. Un dabīgu aktīvo komponentu augstā koncentrācija nodrošina to iedarbības dziļumu visos ādas slāņos, stimulē elastāna un kolagēna sintēzi dermā, iedarbina šūnu atjaunošanās procesus. Un šiem produktiem ir, protams, ciedinošs efekts, tajos ir arī unikāls sastāvdaļas, kas neutralizē baktērijas, mazina kairinājumu ādai, nomierina un pasargā to. Un maiga, gaisīga tekstūra nodrošina tūlītēju uzsūkšanos un nesatur taukainu sajūtu. Un tad es par katru no tiem produktiņiem, kas šobrīd ir atlaidīti vēl, gribu pastāstīt. Un pirmo es ņemšu tieši sejas masku ar balinošo efektu, saucās pelnušķītes efekts. Tā ir mans vismīļākais produkts no kompānijas šīs te Brimani Care sērijas, kā teikt, jā. Man vienkārši ļoti, ļoti patīk. Jo, pēkšņi pazuda mani ieraksti, jo šo te masku var uzklāt, piemēram, vasaras laikā es uzklāju vienkārši uz tīras nomaskātas ādas un var nostaigāt visu dienu, neko neprasās vairāk. Tāds efekts viņai ir labs un viņa nav jānomaskā. Sastāvā ir karité sviests, skvalāns, rīsu eļļa, granātābolu sēklu eļļa, rīsu ciete, rodubas, haberlējas lapu ekstrakts, patiesībā, un ko viņa tūlīt arī dara, tūlītējs vizuāls efekts, jo tikko uzklāja, uzreiz ir tāda sajūta, ka viss mainās uz sejas, tāda ļoti, ļoti patīkama. Protams, mitrina piešķir ādai spīdumu, atjauno, balina, tā ir tāda antioksidantu un pretnovecošanās iedarbība, un, protams, ka cīnās ar noguruma pēdām. Bet kas man tiešām patīk, ka nav jānomaskā. Karité sviests mīkstina, mitrina un atjauno ādas aizsarg funkcijas. Tāpat tam ir pretgrumbu īpašības, uzlabo ādas elastību, bagāts ar E-vitamīnu, protams, zināmo, kā saka, antioksidantu jaunības vitamīnu. Tālāk ir skvalēns, jeb ādas sargs. Atjauno lipīdu slāni, uz ādas virsmas aktīvi mitrina, jo tam ir atjaunojuša eļļiņa un daudz vitamīnu, tieši ādai vajadzīgo vitamīnu. Rīsu eļļa dzīšanas sastāvdaļa sausas un nobriedušas ādas aprūpē, jo rīsu eļļa ir arī dabīgs antioksidants, tā mitrina, dziļi baro un nomierina ādu. Un granātābolu sēklu eļļa, tā ir tāda īpaša, teiksim, īpaši tieši nobriedušai ādai. Un baro mitrina un tāpat arī antioksidatīvas īpašības. Rīsu ciete piemērota jūtīgai ādai, piešķir ādai matētu virsmu un vienmērīgu krāsu. Un Haberlē Rhodopensis lapu ekstrakts bagāts ar antioksidantiem, stimulē kolagēna un elastīna ražošanu, aizsargā ādas proteīnus pret oksidāciju, baro, stimulē
piešķir ādai spīdumu. Un glicerīns, augu glicerīns tieši veido mitru aizsargslāni uz epidermas virsmas, baro ādu, novērš mitrumu zudumu, atjauno elastību, maigumu un gludumu. Tiešām šī ir pati man mīļākā no šīs kosmētikas. Otrs nākošais, kas man ir ļoti, ļoti mīļš, un es viņu ļoti, ļoti gaidīju, kad ilgstoši nebija, tas ir toniks. Tas ir tāds atsvaidzinošs un attīrošs toniks, jo tas ādu gan maigi attīra no netīrumiem, gan noņem vēl kaut kādus pārpalikumus no dekoratīvās kosmētikas. Mēs tad noņemam dekoratīvo kosmētiku, nomazgājam seju, un tad apstrādājam ar toniku, un viņš ļoti labi atsvaidzina. Un, protams, ka formula cīnās ar pārmērīga sebuma sekrēciju un ātri matē tādu padematētu seju. Aizsargā no apkārtējās vides kaitīgās ietekmes un stiprina dabisko aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Palielina ādas detoksikācijas spējas, un pēc lietošanas āda paliek tiešām ilgstoši atsvaidzināta. Tas neatstāja lipīgu tādu vai sausuma, nav ne savalkuma sajūta, ne lipīgums, kas man ļoti patīk. Un po līdzīgu atrast man bija grūti, kamēr šis toniks nebija mums pārdošanā. Tik tiešām. Tas mans favorīts numur 2. Vasarā, starp citu, var no rītiem arī pamosties, vai nu uzlikt tikai pelnšķītes masku, vai tikai noklāt seju ar šo toniku, un var visu dienu nodzīvot, un neprasās vēl kaut kas klāt. Varu mazliet pateikt, kādi mums ir sastāvdaļas. Tātad rodofītas ārtaļģes ekstrakts, tas samazina oksidētā skvalēna daudzumu uz ādas virsmas. Uzlabojot antioksidantu aizsardzību, samazina izdalītā sebuma daudzumu, vienlaikus stimulējot ādas šūnu lipīdu veidošanos. Un, protams, aizsargā ādu no piesārņojumiem, atjauno tās aizsarg funkcijas. Planktona ekstrakts. Tas ir eksopolisaharīdi, ko ražo jūras planktons. Spēja absorbēt un saglabāt lielu sebuma daudzumu, garantējot matējošo efektu stundu pēc lietošanas. Es teiktu, man visai dienai gandrīz tāda sajūta ļoti laba. Tiešām tas ir svarīgi, ka viņš matē, nevis sausina ādu. Alvējas gēls nomierinošs, mitrinošs, antioksidatīvs, protams, Virģīnijas burvju lazdas hidrolāts. Attīrošas īpašības tonizē, nomierina un mitrina. Un augu glicerīns, protams, arī aizsargā, veido to aizsargslānīti epidermas virsmā, baro ādu, novērš mitruma zudumu. Tas ir otrs. Tālāk mums ir vēl tāds mitrinošs sejas krēms, tūlīt jau pavasaris būs, es domāju, ka drīz. Un šis ir krēms, dienas krēms tieši ar tādu SPF aizsargu 15, tātad pretgrumbu dienas krēms, jo tas ir spēcīgs krēms, kura uzlabotās pret novecošanās sastāvdaļas, peptīdi, eļļas, vitamīni, rozā pipari tiks galā ar pat dziļāko epidermas slāņu mitrināšanu. Formula balstās uz inovatīvu Gravity Control kompleksu, kas cīnās ar ādas noslīdējumu. Regulāri lietojot krēmu, tas uzlabo un mitrina atjauno ādu. Tiešām ļoti mīgs, ļoti patīkamā tāda sajūta pēc viņa, svaiguma sajūta. Un sastāvā, ātri nosaukšu, ir pretsauļošanās, tātad līdzekļi ar ultravioleto staru aizsardzību, peptīdu komplekss, tad ir peruāņu sārto piparu ekstrakts, tas ir
tiešām bagāts ar spēcīgiem bioloģiski pieejamiem polifenoliem, kvercitīnu un mikelianīnu, atjauno ādas aizsarg barjeru, palīdz samazināt tās caurlaidību. Tam ir atjaunojošs efekts, samazina grumbas, piešķir ādai svaigumu. Un attīrošs efekts arī, jo samazina sebuma sekrēciju, samazina poru lielumu un mitrumu. Karitēs viesis, protams, es jau minēju iepriekš, bagāts ar E-vitamīnu, tam ir pretgrumbu īpašība, granātābola sēklu eļļa mīļākā sastāvdaļa nobriedušai ādai, baro, mitrina un spēcīgs antioksidants. Ķiršu sēklu eļļa ir īsts eliksīrs arī nobriedušai ādai, tāpat aizsargā pret fotonovecošanos, mitrina, nomierina. Tur vēl klāt ir sintezēts C-vitamīns, kas stimulē kolagēna veidošanos un samazina melanogēzes aktivitāti, izlīdzina, uzlabo ādu. Un vēl klāt ir trehaloze, dabīgs mitrinošs līdzeklis ar augstu higroskopiskumu, uztur optimālu epidermas hidratācijas līmeni. Protams, viņi visi, kas ir jāmin, viņi visi ir bez parabēniem, parafīna, bez formaldehīdiem, krāsvielām, silicholiem un alkoholu. Tad ir intensīvs naktskrēms, bagāts, biezs, bet nav taukains, viegli klājas. Tas ir fantastisks, bagāts un vienlaikus smalks naktskrēms, izstrādāts īpaši ādas kopšanai miega laikā, kad šūnu atjaunošanās process ir visintensīvākais. Aktīvi cīnās ar grumbām, padara tās mazāk redzamas, jo tās blīvē un pulē. Protams, nekavējoties iedarbojas uz nogurušu ādu pēc bezspīduma. Sastāvdaļas ir ļoti aktīvas, atjauno ādas stingrību un stiprina ādu. Un sastāvā hialuronskābe, protams, pateicoties savai saistošai un noturīgai kapacitātei, darbojas kā tieša mitrinoša viela, kas nodrošina ūdeni ragaslānim, kā arī starpposma mitrinātājs, izveidojot slāni, lai novērstu mitruma iztvaikošanu. Āda ilgu laiku tiek mitrināta. Karitēs viesis un saulespuķu sēklu eļļa, bagāti ar E, D3, A, F, K vitamīniem. Un, protams, ka eļļas veicina šūnu atjaunošanos, bagātas ar polinepiesātinātām taukskābēm un ideāli piemērotas gan sausai, gan arī normālai ādai. Ļoti labi mitrina. Atsevišķi E-vitamīns vēl klāt un mieža graudu ekstrakts, bagāts ar polifenolu atvasinājumiem un antioksidantiem. Tālāk, un mums vēl palika un ir pretgrumu dienas krēms, un tam ir SPF arī filtrs, tātad saules ultravioleto staru filtrs, tātad universāls, atjaunojošs, un tā, pareizi es atradu, jā, turpinām. Tātad šīs ir mitrinošs sejas krēms, tāds spēcīgs, jā, pretgrumbu krēms, kā viņu sauc, grezna krēmveida tekstūra, viegli klājas, ātri uzsūcas un neatstāja taukainu plēvi. Krēms ir ļoti bagāts ar aminoskābēm, prolīnu, alanīnu, serīnu. Sastāvs ir papildināts ar ekstraktu, kurš iegūts no pseudoalteromonas ģins mikroorganismu fermentācijas produktiem. Nezinu, kas tas ir. Tas samazina šķidrumu zudumu no ādas dziļākiem slāņiem. Krēms nodrošina izcilu mitrināšanu, intensīvu universālu aprūpi. Un aktīvai sastāvdaļai, kas iegūta no rozā pipariem, ir attīrošas funkcijas. Arī sastāvā pirmkārt jau ir hialuronskābe, protams, ultravioleto staru aizsardzība,
Ilipe sviests ar brīnišķīgām uzturvērtībām, bagāts ar taukskābēm, uzlabo ādas elastību, rīsu ciete, jau agrāk arī minēju, ļoti mitrinoši faktori sastāv no 2 inovatīviem kompleksiem. Kompleksam, kas balstīts uz prolīna, alanīna, serīna aminoskābēm un pseudo alteromonas baktēriju ekstraktu, ir tūlītēja un ilgstoša mitrinoša iedarbība. Tad vēl ir tāda gudrā mitrināšana, komplekss gudrā mitrināšana veido inteliģento, divkāršo tauku slāni uz ādas virsmas, stiprinot dabiskās aizsardzības īpašības un garantējot dziļu mitrināšanu. Un peruāņu sārto piparu ekstrakts klāt, kā dabiska biofunkcionāla sastāvdaļa, kas iegūta no peruāņu piparkoka augļiem, bagāts ar spēcīgiem bioloģiski pieejamiem polifenoliem, kvercetīnu un mikelianinu. Atjauno ādas aizsargbarību, palīdz samazināt tavas carlaidību, tam ir atjaunojošs efekts, samazina grumbas, piešķir ādai svaigumu. Praktiski visus šos kremiņus esmu mēģinājusi, vienkārši kādu laiku viņi nebija pieejami. Palicis bija tikai nakts krēms un intensīvais dienas krēms mazlietiņ, bet esmu ļoti priecīga, ka šī te kosmētika ir atgriezusies veikalā un to var iegādāties. Un pie tam šobrīd, pirms Valentīna dienas, tā vēl ir tādas atlaides. Paldies par uzmanību, ļoti gari sanāca, bet man gribējās pastāstīt, kas tie ir par produktiem.